Mans vārds ir Aivars Alecis. Esmu Kristiešu sadraudzību Kristus pasaulē vadītājs. Mūsu mērķis ir palīdzēt atraisīt Dieva bērnu aicinājumus, sagatavot svētos kalpošanu, vienot draugus, vienot ticīgos. Šeit taču no dažādām draudzēm, ne? Norīdzi. Un esmu dziedināšanas izpildvadītājs Latvijā. Un Vīrišķo vīriešu apvienības vadītājs Rīgā. Un esmu jūs kalpu šajā dienā, ne tikai es, bet daudz, kas var kalpot un kalpos. Un tā ideja par šādu konferenci man jau bija šajā pagājušajā jaungadā, kad es domāju, vajadzētu kādu konferenci, lai mēs saņemtu vārdu no Dieva priekš mums, priekš mūsu zemes. Un es ticu, ka ir ļoti daudz, kur cilvēki ir pravietiski pasaulē un šeit. Bet tie, kas tur ir citās vietās, viņi tik daudz par mums nepravieto, viņi atbrauc, kaut ko pasaka draudzēs, aizbrauc. Bet tā doma bija, lai atraisītu mūs pašus. Bet tā kā mani vēl nepazīst visi, un es arī daudz nepazīstu, īstenībā ļoti mazus. Tad, es domāju, kas te vēl varētu tajā piedalīties, ko es varētu saaicināt, kāds pazīstams cilvēks, un tad tā ideja tā arī norīja. Šogad atkal tas tā labi. Es ticu, ka tas tikai bija uz jaunu, bija daudz arī šaubas, vai tā vajag vai nevajag. Esmu sadošies līdz aprīlim, no jaunā līdz aprīlim, redzēt, tas ir īstenojies. Īstenībā tas, protams, ir brīnums, ka es stāvu šeit jūs priekšā. Esmu viens guķis arī, paldies Dievam, ka viņam tāds pašs ir bijuši atziņas, jeb atklāst no Dieva, vēlme no Dieva. Tad mēs tā kopīgi pieturoties šo sākušu. Un ja es varu stāvēt šeit tavā priekšā, tad jebkurš var stāvēt. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem, kāpēc mēs, teiksim, neesam uzaicinājuši, ja neesam uzdrīkstējušies aicināt no lielām kalpošanām, pasaulē pazīstam lieliem brendiem. Es domāju, paldies Tev, kungs, ka viņš jau grib caur Tevi darboties. Un šis konferences nav mērķis, mēs tikai, viens par otru tur papravietosim, mēs to darīsim. Un tas, protams, ir mācekļi arī viens no tas, kas mums ir jādara. Bet tas arī nopietni. Un no otras puses, tas svarīgākais, kāpēc mēs esam šeit, lai mēs viņu varētu iepazīt. Un lai mēs uzdrošinātos, ka tas ir priekš mums, ka tas mums katram ir vitāli svarīgi, ka mēs pazīstam Dievu, ka mēs dzirdam viņa vārdu, ka mēs virzamies viņa gribā, viņa redzējumā, viņa vadībā. Jo es ticu, ka mēs dzīvojam pēdējos laikos, tas zini. Ja es nāk drīz, kad es pirms kādu mēnešu dzirdēju, kaut kur, kad svētdienas šo vārdu, ja es nāk drīz, tad tas man satriec. Tas ir mūsu mājaslapā Gaisa pasaulē, tur logo ir augšā rakstīts, ja es nāk drīz, bet tas man satriec ar to domu, ka tas patiešām būs ļoti drīz. Es nezinu, vai tas būs pēc 10 gadiem, 15, es neticu, ka tas būs nākamgad vai pēc dažiem gadiem. Ir kādām zīmēm, kurām jānotiek, par ko Bībelē teica. Tur čipus jāsaliek, izpasaules valdībai ir lietas, kur Bībelē teica, ka viņas notiks. Šobrīd viņas nenotiks pēc gada, pēc 2. Un tāpēc es nezinu, kad tas būs. Bet
Bet tā lieta, kas man sakies, nevis to, ka viņš atnāks pēc 20 gadiem, pēc 15 vai pēc 25, bet tas, ka mēs esam pilnīgi tam negatavi. Respektīvi šajā laikā, šajā ļoti īstajā laikā, varbūt dažu gadu desmiti, notiks radikālākās izmaiņas viņa draudzē. Ka tas, kā mēs pazīstam draudzi, bet šim viņi būs pavisam savādāk. Kristus, jo Jēzus nāks pilnīgi savā līgavē, bez krungas un traita. Un mēs visi atzīstam, ka draudze vēl krietni augt un mainīties. Un es ticu, ka varbūt dažos gadu desmitos draudze pārmainīsies tā, kā varbūt 1000 gados tas noticis. Amen. Un to, protams, darīs viņš nevis to, ka kāds cilvēks tur riktīgāk sludinās, vairāk lūgs un vairāk teiks un vairāk skraidīs un sludinās evaņģēliju, bet tas viņa darbs. Jo Dievs ir tas, kas mums dara. Bet mums arī jālūdz, jābūt gataviem. Un tas būs radikāls izaicinājums. Radikāls izaicinājums. Un es ticu, ka šis ir viens no gadiem, kad tāds pagriezienīgi punkts. Jo skaits 12, 12 vecē, 12 cilti, 12 mācekļi, ir tāds pilnīgs, ir konkrēts skaits, ka Dievs to iedibina savu kārtību. Un daudz lietas, kas nav notikušas līdz šim šajā gadā, tiks pārmainītas. Slavu Dievu. Tā kā mēs Dievam brīnišķīgākos laikos, un tu zini, ka caur 1000 gadiem Jēzus sekotāji nesuši šo lapu, ir lūguši par atmodu, ir lūguši par Dievu gribu, par glābšanu, par tautu glābšanu, un viņi to nav piedzīvojuši. Kaut ko no tā ir bijuši daudz atmodas, paldies Dievu. Bet mēs esam šajā stafetē, iespējams, ka pēdējā posmā. Kādēļ es redzēju stafetes skrējumu, es piedalījos. Un vienē visi komanda. Un mēs varbūt esam pēdējā posmā. Un tie tūkstoši miljoni, kas varbūt ir lūguši, kas dzīvojuši pirms mums, un zinu, ka debesu draudze ir vienotā ar zemes draudzi. Tas ir katolicismā un pareizticība, tas ir pareizi. Bībele saka, ka daudz liecinieku, kas skrien savu distanci, noliec visu smagumu un grēku, jo mēs esam daudz liecinieku klātbūtnēm, un tie cilvēki, kur sēž līdz šim, viņi gaida un saka, turies, nepadodies. Un daudz tie cilvēki skatās uz mums, kā mēs esam finišā. Un parasti sacensībās to spēcīgāk liek beigās. Bet visdīvainākais, varbūt mēs neesam tie spēcīgākie. Bet tas ir tāpēc, ka nevis, lai miesa pagodinātos, bet iespējams, ka Dieva godība ir mūsu nespēkā. Nevis tāpēc, ka mēs bijam cienīgāki par cilvēkiem, kur dzīvojuši 100 vai 200 vai 1500 gadu atpakaļ. Kas nesuši evaņģēliju visu šim laikam. Bet varbūt, ka mēs neesam vismazāk to derēt. Un tā ir pašā laikā, tas ir Dievs, kas to dara. Un viņu vārds pagodinās, tas nevis cilvēks. Un mēs esam šajā laikā. Tāpēc tā Dievu dzirdēt, pazīt viņu, nest viņa vēsti, ir viena no būtiskākajām lietām. Un es ticu, ka šīs konferences turpināsies regulāri. Un es ticu, protams, ka tie nebūs tikai, varbūt, ka vismazāk šeit skatos, būs tas mēs, tas brīnišķīgi. Es ticu, ka būs cilvēki gan no Latvijas, gan no citām zemēm iespējams. Noteikti tā būs. Bet tam ir jāturpinās. Un tas mērķis ir konferencē, kā es jau teicu, ne tikai, ka mēs viens par otru papravietosim kaut ko. Mums vajag Dievu, tas ir brīnišķīgi. Bet Dievs grib ielikt mūsos to, lai mēs saucam, lai mēs atraisam tās lietas, un lai tas kļūst tā kā tās inkubators, kur pravietiskas lietas mūsos paceļās. Jo ir labi, protams, ka atbrauc kāda no pazīstamām kalpošanām, no Pētels draugs vai kādas citas, kaut vai Bobs Džons, ja vienalga, kas atbrauc. Bet viņi atbrauc un aizbrauc. Bet Dievs grib lietot tevi un mani. Un šeit es skatos, es paaugstinām, es stāvu kā zīmi tā, ka ja viņš var lietot mani, vēl jau vairāk viņš var lietot katru no jums tas notiek. Jo varbūt es vismazāk piemēram tā, kas tā.
Es nevaru lepoties ar milzīgiem atklāsmēm, redzējumiem, vīzijām. Šis tas ir kā, es nezinu, Dievs ir ļoti mīlestība un tā, ka tas ir manējais. Bet kaut ko jau Dievs dara, bet viņš vēl vairāk to darīs pie tevis. Tad tas svarīgākais, lai viņš atraisītu tevi, lai mēs dzirdētu staigāt. Jo tas viss būtiskākais, kas mums ir vajadzīgs šim laikam. Jo tu zini, ka būs nopārāk garas dara dzīvi. Viens no punktiem, kas bija mājaslapā minēts, ka šeit, vai Dievs vēl joprojām runā. Es domāju, ka nevienam šeit klātesošiem nav domas, ka Dievs nerunās uz mums, ka Dievs ir beidz runāt. Kad Bībeli uzrakstīja, tad Dievs arī beidz runāt. Es pateicos Dievam par viņu vārdu, un tas ir dzīves un spēcīgs, tas ir dzīves vārds. Un mums viņu jāpazīst daudz vairāk, nekā jau kad mēs to darīšu. Un daudz vairāk viņam ir tajā vārdā jābūt iekšā, un vārdam jābūt mūsos iekšā. Bet Dievs nav grāmata. Dievs nav grāmata. Atcerieties, ka viņš teica farizējiem, jūs meklējat glābšanu rakstos, bet jūs nenākat pie manis un nesaņemat dzīvi. Dievs nav grāmata, Dievs ir personība. Un mēs nenostādām pretī viņu vārdu un viņa garu. Dievs ir vārds. Vārds bija pie Dieva, vārds bija Dieva un vārds bija Dievs. Bet, ja es teicu, Dievs ir gars, un šīs abas lietas ir viens tas pats, šeit ir pierakstīts. Tas, ko gars ir atklājis, ko gars ir devis, šeit ir tas pierakstīts. Ja tu to saņem, tas atvērš tev acis, tas tev dziedinās, izglābs un darīs dzīvi. Bet Dievs ir personība. Dievs ir personība. Un tu vari lasīt Bībeli, studēt Bībeli, apmeklēt dievkalpojumus, kalpot, dažādas kalpošanas, un tev var nebūt personīga attiecība ar Dievu. To, ka tu studē Bībeli, tas nenozīmē, ka tev personīgas attiecības ar Dievu, tā varbūt tev mācība. Dievs, protams, arī dod mācību, bet Dievs ir personība. Viņš ir klātesošs. Dievs runāja no pirmās Bībeles nodaļas. No pirmās Bībeles nodaļas ir teikts, un Dievs teica un radās. Dievs teica, lai to gaisma, Dievs teica, lai to zemi, lai vēlme, starp ūdeņiem, augšā ūdeņiem augšā. Dievs teica, lai to sauzemi, Dievs teica, lai to augi, Dievs teica, lai to spīdekļu debesīs, tad kosmos izplatījās. Dievs teica, lai to dzīvnieki, un viņš teica, lai darīsim cilvēku pēc mums tēlu, un Dievs runā, un lietas radās. Un mēs zinām, ka caur visu Bībeli Dievs runā. Pat vecajā derībā, tas tā liek pārsteidzoši, cilvēki pārsvarā bija tendēti uz ceremoniju, uz kādām konkrētām lietām, uz likumu, kur jāpilda. Arī tur Dievs vislaiks saka, ka viņi ir jāklausās. 5. Mūzes grāmatā, 28. nodaļa, kur ir pazīstama kā svētība un lāstu nodaļa, kur ir minēts vārds apsolību par svētību un apsolību par lāstību, neklausa Dievu. Tātad 5. Mūzes grāmatā, 28. nodaļa. Es jums dažas rakstīties Bībelē, lai parādītu, kā Dievs runājas. Un tās rakstu vietas, kas manis vairāk ir uzrunājušas. Tātad 28. nodaļa, 1. pāns. Un kad tu klausīsi tā kunga savu Dievu balsī, un turēsi baušas, ko es tev šodien pavēlu, tad tas kungs tavs Dievs tevi jau augstu cels pār visām zemes tautām, un pār tevi nāks visi šīs svētības. Un tās tevi piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kunga savu Dievu balsī. To viņš saka vecās derības laikā saviem ļaudīm, ka
viņš te nesaka, ja tu pildīsi baukštus, ja tu klausīsi priesteri. Protams, ka viss šīs lietas tajā ietilpst. Viņš saka, ja tu klausīsi tā kunga balsī. Un tas nebija rakstīts tikai priesteriem, tikai Ārona pēctešiem. Tas teiks visai viņa tautai, ja tu klausīdams klausīsi balsī. Jūs zināt, ka Dieva vārds, mūsu tulkojumā ir Dieva vārds. Tā rakstīts. Ja jūs ticēt Kristu, ja Kristus vārds. Un tu brīžiem nevar saprast, ko tas nozīmē. Angliski ir word un name. Un krieviski arī ir slova un imja. Un šeit ir pierakstītais viņa vārds, ko viņš ir teicis. Tas logos. Pirmsākumā bija logos, un logos bija pie Dievu, un logos bija Dievs. Bet tas vārds, ko viņš tev runā, ir nevis logos, tā ir rema. Cits vārds, izrunātais vārds, tas vārds, ko viņš tev saka tieši šodien. Ja tev pajautā, ko tev Dievs saka šodien, viņš nevar paņemt visu Bībeli, un te ir 1000 pantu, daudz visādu lietu, ko Dievs saka, tas neatiecās viss konkrēti tieši šodien šajā brīdī uz tevi. Ir kaut kas, ko Dievs saka tieši tev, tieši šajā brīdī, tieši šajā dienā. Un tā ir rema. Izrunātais Dieva vārds priekš tevis. Kā es jau teicu, Dievs ir cauri gadsimtiem, gan no pasaules sākuma līdz pasaules beigām, viņš runā, viņš ir dzīves. Un pēdējā Bībeles nodaļa, atklāsmes grāmatas 2. nodaļa, tur arī Dievs runā. Tas tikai vienu pāntu, tas ir 22. nodaļas, un gars un līgava saka nāc, un kas to dzird, lai saka nāc, kam slāps, lai nāk. Tur runā, Dievs runā, viņš komunicē ar mums. Personīgas attiecības ir komunikācija. Jo spēcīgā komunikācija, jo spēcīgākas attiecības. Ja tev nav komunikācijas, tev nav arī attiecības. Tas ir gan starp cilvēkiem, gan ar Dievu. Ja tev nav komunikācijas, tu vari, tev būtu kāds labs draugs, un tu vari lasīt viņu vēstules, bet ar viņu nekādā veidā nesazināties. Jums nav attiecības. Es ticu, ka ir tāda vai tāda, teiksim, cilvēki pasaulē, Obama, kaut Amerikas prezidents bija. Man nav nekāds attiecības, bet es zinu, ka viņš ir. Es varu lasīt kaut kādu pazīstamu cilvēku rakstus, studēt tos, stāstīt par tiem citiem cilvēkiem. Es varu mēģināt izpildīt kādu cilvēku idejas savā dzīvē, citus mācīt uz to, bet ja man nav komunikācija ar šiem cilvēkiem, man nav nekāda attiecība. Un kurš tāpat tas ir ar Dievu. Un tas bēdīgākais, ka tu vari būt pilnīgi nodevies idejām, nodevies studēšanai, nodevies tāda veida dzīvesveidam, un var nodzīvot garām savu mūžu, lai nepaklausīt Dievam. Tam, ko viņš saka tev, tam, ko viņš grib, lai tas notiek tavā dzīvē. Dievs ar mums komunicē. Un priekš viņu tas svarīgākais, kā priekš tēvu, ir sadraudzība ar tevi. Bībelē saka, mēs esam gan trauki, gan instrumenti un dažādi, bet Dievam nav tik svarīgi izpildīt viņa pavēles. Vairāk par visu viņš grib komunikāciju. Es kā tēvs, būtams, nevienmēr pat ar saviem bērniem cientu komunikāciju ar viņiem. Traucēs, bet tas svarīgām lietām esmu aizniedz. Bet Dieva tēvs ir, viņš grib būt ar tevi šajā sadraudzībā. Vairāk nekā par to, ka tu pildi viņa gribu, tu aizvien izdari to un atnes to,
sarīkot to vai palīdz kādam cilvēkam, vairāk par to viņš grib sadraudzību ar tevi. Jo viņš ir tēvs, un tāpēc, ja viņš ir radījis, lai komunicētu ar mums, un viņš to dara, viņš to vienmēr ir darījis. Kā moto šim konferencē, es paņēmu vārdus no to, ko Jēzus teica, kad vārds viņa kārdināja. Tūkstnesī Jēzus teica, cilvēks nedzīvo no maizes viena, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Un tur tā doma ir, ka nevis jūs darīsiet to, ko Bībelē rakstīts, vai tur vēl, bet šī komunika mēs dzirdam, mēs saņemam vārdu no Dieva mutes. Mums ir šīs attiecības, šī komunika, mēs klausamies. Jēzus nemitīgi teica, ka mālas dzirdēt, lai dzird. Jo reliģiskie cilvēki, viņi zina dažādas likumus, viņi daudz zināja rakstus no galvas. Tagad arī islamā mulām ir jāzina Korāns no galvas. Es saticu kristieti mācītāju, kurš teica, ka viņš arī zina Bībeli. Un varbūt negluži no galvas, tad pateikt, kur rakstu vietu, viņš pateica, kurā vietā tas ir. Bet tas tev var neko nepalīdzēt, ja tu Dievu nepazīsti, ja tu nezini, ko viņš tev saka šajā brīdī. Un parasti tās ir tās ļoti vienkāršas un parastas lietas, un mēs visi dzirdam. Mēs visi dzirdam Dievu. Protams, vārds dzirdēt ir tā, pēdējās, tā komunikācija ir dažāda, bet to es mazliet pieskaršos. Un Dievs grib, lai mēs personīgā dzīvē uz šī komunikācija, mēs varētu atnest viņu vārdu priekš citiem cilvēkiem. Bet Dievs arī paceļ tos cilvēkus, ka mēs kalpam tikai tādā personīgās saziņas līmenī, bet lai atnestu redzējumu par to, ko viņš dara mūsu valstī, ko viņš vispār dara šajā laikā. Tas ir būtiski. Un varbūt viens no tādiem svarīgākajiem instrumentu spēkiem šajā laikā, ka viņš ir pazot līderis, kas varētu teikt viņa vārdu. Mūsu zemes varētu teikt cilvēkiem, kuri augstos amatos, to, ko Dievs dara, to, ko viņš grib. Tā ir milzīgi nepieciešamība šajā laikā. Ir vajadzīgs vārds mūsu zemē. Tas ne tikai, ka mēs pasūtam kādus pravietojums Vilkersonu vai vēl kādus, mēs runājam, tas ir pareizi. Bet vienkārši vārdu tādu daudzināšanu, tas vēl neatnes lietas, vēl neatver. Bet tieši, ko Dievs saka šajā laikā par tām vai citām lietām, tas atver. Ja tu vari pateikt vārdu, vienalga, Šveseram vai Dombrovskim vai Vilkam. Man ir vārds priekš tevis no Dievu. Un Dievs grib, lai pacelt cilvēks, kas varētu pateikt vārdu. Kā Jāzeps, kā Daniels, kā Nehemija. Var runāt ķēniņiem vārdu no Dievu. Ne tikai tāds vispār pieņemt sevaņiem patiesības, ka Dievs tev mīl, viņš tev grib izglābt, viņam būs plāns priekš tev. Protams, arī tas ir pareizi. Un daudzos brīžos tas varbūt ļoti pārmaiņš cilvēks dzīves. Tas varbūt pravietojums priekš tā cilvēku. Vēl dažas rakstu vietas par runāšanu. Jāņem evaņģēlija 16. nodaļā 13. pantā ir Jēzus apsolījums, kas man arī visu laiku ļoti sajūsmina un uzrunā. Jāņem evaņģēlija 16. nodaļā 13. pants. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās par sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un
un darīsim zināmas nākamās lietas. Tas man savs godā, ja viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Un viss, kas tā pieder man. Tāpēc es jums saku, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Tas fantastiskākais apsolījums. Viens no daudziem, bet šis ir fantastisks. Viņš saka, ka mums ir kāds, kurš atklāja visas lietas, kas ir Jēzus. Tur teiks, viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Jēzus ir kungs un ķēniņš. Viņam ir zināmas visas lietas. Un svētais gars, ka to var atklāt, to, kas tev vajadzīgs, to, ko tu prasi. Atceries Jeremijas grāmatā, Dievs saka, sauc prasimā, un tev atklāšu liels un brīnišķīgas lietas. Un arī jaunajā derībā ir apsolījums, ka viņš mums atklās to balsu, un dzirdēs acis nav redzējis, kur to tie, kas viņu mīl. Kad nāks viņš patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Visā patiesībā. Tas mums ir dots, tas mums pieder. Vai tev ir kaut kādi jautājumi par tā dzīvi? Kur iet, kur braukt, kur darīt? Katram. Jums tā. Tad ir rokas. Man ir. Ikdienas. Bet teikt, viņš jūs vadīs visā patiesībā. Wow. Halleluja. Mums tas kā bērniem pieder. Kungs, mēs gribam to. Mums tas pieder. Tas nav tikai tavs sapnis, jā, bet mēs tajā varam virzīties. Un tu teici, jūs vadīs visā patiesībā, ja viņš nerunās no sevis pašu, tad runās to, ko dzirdēs, un darīs un zināms nākamās lietas. Kas ir zināt nākamās lietas? Tā ir gaiša dzīve, tas ir pravietājums. Tu zinās par lietām, kuras notiks kaut kā. Un tas mums pieder visiem. Tas nav tikai sevišķi izredzēti. Tas ir Bībele. Ja jūs man nepiekrītat labi, tad tas ir Bībele. Un tas brīnišķīgs ir Jēzus arī apsolījums, tāds atklās konstatējums tajā pašā Jāņa evaņģēlijā, 10. nodaļā, 27. pāns. 27. pāns. Manas āvis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man sako. Tu esi Jēzus savs. Ja mēs vēl mēs esam. Ja mēs vēl Tad viņa āvis dzird viņa balsi. Vairāk ganāmpulki. Un tas brālis bija tāds gaidījis ar šausmu, ko tagad viņš darīs. Iedomājies, tur atnāk kā 3 gani, un tur nevis 2 vai 3 aipiņas, ja, bet, teiksim, viņas ir 100. Un viņas jau tur nestāv tā, ierindā, ja, vienas zaļas, otras sarkanas, trešās zilas, ja, skaidrs, var zināt, ja speciāli numuriņu uz ausīm ir, ja, un visi skaidri, visi zina. Ja kādreiz kā govi numurus krāsoja, es esmu redzējuši kādreiz govi numurus krāsoja uz muguras, to sacījuši govs, govs numur 25, ja tas liels ir. Es nekad redzējuši, padomājies, vajag smieklīgi. Bet tur tās stāvis sanāk kopā, un tad es domāju, viņas, kas tagad būs, ko viņi darīs. Izrādās, ka tās āvis ir padzērušas, gans redz, ka viņa ganāmpulkam ir gana, viņš dodās prom, un viņš tas pasilp, un viņa āvis iet viņam līdzi. Un svešas nesako, viņas nesako. Un viss brīnišķīgi sadalās ganāmpulku bez nekādām problēmām. Neviena āvis nav kaut kur apjukusi un domā, un jau
Bet tā aitiņa, viņa bija pavadījusi daudz laika ar to gālu. Viņa to balsi bija dzirdējusi simtiem vai tūkstošiem reižu. Viņa nevarēja sajaukt. Viņa citu balsi nebija dzirdējusi. Viņa bija dzirdējusi tikai šo, un citā viņa nereaģēja. Viņa zināja, ka šī ir, tad man jājūt. Tādas attiecībās ar Dievu. Mēs varam mācīt, kā Dievs runā, un tas ir pareizi, ka mēs mācām. Bet tev viņa ir jāatzīst simtiem tūkstošu reižu, tev jābūt kopā ar viņu, lai tu tiešām pazītu viņu. Es neesmu tiem, kas ļoti labi prot aprakstīt kaut kādas lietas, bet ja es prastu un mēģinātu aprakstīt savus sievas Sandras balsi, kā viņa runā, kādas tēmas ir, un es tur nosaukt kaut kāds tos augstums un kaut ko, jūs varat pierakstīt. Tas jums neko nedod. Jūs paši nepazīst viņu. Balss var atšķirt tikai tad, kad tu esi daudz ko reiz dzirdējis. Bet tad tev tu ir cilvēki, kad tu sarunāsi pa telefonu, ja atsaka, tev zvana mīļais dēls vai mīļā meita vai mamma tev zvana. Tev tas nav jāsaka. Nevis tikai tad, ka bērns jau redzēja, ja vecāki redz, kas viņam zvana. Kad viņš pazīst pēc balss. Ja tu pēc telefonu zvana, tev nav jāstādās priekšā un jānosauc tās personas kalts un tā tālāk. Tad bērns pazīst, jā, teicis piesamies. Viņš pazīst balss. Kāpēc pazīst balss? Ja tūkstošiem reizi tā dzirdējis. Un Dievs nedomā. Vēl viena lieta, nākamā, ko es gribēju mazliet padalīties ar jums, tad pirmā bija tā, ka vitāli svarīgi, ka mēs dzirdam Dievu balsu, ka viņš mums uz mums runā. Un tā ir viņas sirds deksme komunicēt ar mums. Un nākamā ir tā, ka kura daudz, teiksim, tā vai attur, kaut kāds šķēršļus, domā, Dievu dzirdēšanas nozīmē, viņš tur dzirdēs vismaz bazumus, skaņas, tur eņģeļi atnāc. Protams, ka Dievs arī tādā veidā manifestēties. Bet īstenībā tas ir tik ļoti neuzkrītoši, tik ļoti, liekas, ka tu nevari padomāt, kas ir Dievs. Bet viņš tas ir. Atceries, ka Samorās pirmoreiz dzirdēja, ka Dievs viņu runā, viņš domā, tas ir priesteris Ēls, kas runā, viņš neatšķīja. Viņš skrēja, jā, mums, ko tu gribēji man teikt, 3 reizes skrēja. Neuzsaka, nē, Kristus nebija. Beigās Dievam arī pils, viņš saka, nākamā reize, kad tu dzirdi šo balsi, saka, šeit es esmu runā uz man kungs. Kad tas bija Dievs, kas viņu sauc. Un Dievs mums runā ļoti ikdienišķi. Viņš pārsvarams runā domās. Ir mūsu domas, ir Dieva domas un ir vēl domas. Tas ir cilvēki, kas kā tā visu atšķir. Es atceros, ka bija vēl jaunāks kristietis nekā tagad, īstenībā, tikko bija atgriezies, tas tāds kristīgais žargons, tas nozīmē, viņiem Jēzus savu karīgi atzīmes un tā tālāk. Es gāju kaut kā prom. Es braucu uz vienu bībeles studiju. Tas bija kādā citā mikrorajonā, un es gaidīju autobusu, ar ko es parasti nelietoju. Viņš bija tāds tieši maršruts uz to citu mikrorajonu. Un es gaidīju pie pieturas, un es skatos, ka tā kā nenāk. Tad vēl nerakstīju tos laikus, tas mūkļos, katrs pieturas ir. Tad vēl nebija. Padomjas laikā nebija tāds plāksnīšu un krāsas, ka uzrakstīt pienākšanas laiks katram maršrutam, un es gaidīju, tad es sāku tā kā kavēt. Un es tā kā, ar to Dievs, ko tagad darīt, kas tagad notiek? Un iet līdz sieviete un saka, svētdienās, ja tā bija sestdiena, brīvdienās 15. maršruts nekursē. Un es saņēmu atbildi, es tikai paprasīju. Un Dievs runāja ar šādu sievieti. Jo, ja
ja man informācija pat galvā, ka šis autobus varbūt brīvdienās nekursē, varbūt, ka es to tā nenoticētu. Un viņš pateica, tas ir sievieti. Un vēl viena no lietām, kas pašā ticības sākumā dzirdēju, ka cilvēks tas ļoti šaubīgs. Tādā ziņā, ka es kāds 5 vairākas reizes gājis priekšā, nožēlot grēkus, pieņemt Jēzu, un tagad pa īstam kaut kā nekas nenotiek. Tev tā nav, zinu, ka tu esi ticības vīrs, ticības sievas, ka nešaubies par savu pestīšanu. Tajā laikā man tā bija. Un es dzirdu iekšēnē, Dievs saka, tic savai ticībai, nevis savai neticībai. Un to es vēl atceros pēc 20 gadiem. Es esmu pilnīgi pārcināts, ka tas bija Dievs, kas man to teica. Un vēl daudz tāds cits lietas, gan sen, gan tagad, Dievs runā caur ļoti tādām nemanāmām lietām. Viņš, protams, var runāt runāšanas atkal Dieva pēdējās. Mums liekas, ka tas ir pilnīgi nebārkot. Dievs, protams, arī tālāk. Bet, ja tu gaidi un uzdēļ Dievs uz tevi kliedz, es neiesaku tev lūgt tādu lūgšanu. Bet ir cilvēki, kas ir dzirdējuši, ka Dievs uz viņu kliedz, vairāk nekā nevienīgi. To piedzīvo. Tā kā bērni neklausa, kad viņam vienkārši runā un novest savus vecākus līdz tam, kad uz viņu sāk liekt, nav laba tendence. Tāpēc, ja tu gribi novest Dievu līdz tam, viņš liec uz tevi, tad, es neiesaku. Es neesmu to piedzīvojis, bet esmu dzirdējis, ka cilvēks, kas to piedzīvojis, viņš nekad mūžā vairāk negrib. Dievs viņu liek. Mazliet par to, kā Dievs runā uz mums. Pravietošana ietver šīs 3 sastāvdaļas. Tā ir atklāsme, tā ir atklāsmes izskaidrošana un pielietošana. Tad rīkošana saskaņā ar to. Nevar būt pravietojumi, ja tu neesi saņēmis atklāsmi. Tā vienmēr ir atklāsme. Un tā var palikt neauglīga, ja tu nezini, kā rīkot. Ja tu nesaproti, ko Dievs tev teica. Ko Dievs, kas ir šī vēsts? Trešā lieta, tā var arī neatmest augus, ja nav pielietošanas. Tu var saņemt atklāsmi, tu var zināt, ko tas nozīmē, bet ja tu to nepielieto, nerīkojas saskaņā tieši tā, kā Dievs to ir gribējis, tad nav noticis, nav piepildīt Dievu gribu. Tad ir šie 3 sastāvdaļas. Un mazliet par šiem atklāsmes līmeņiem. Pirmais ir pravietiskais iespējas. Tas ir bezvārdu iespējas. Vai tev kādreiz tā ir bijis, ka tev ar kādu cilvēku jātiekās vai kaut kas ir jāizdara, un tev sirdī ir nemīrs. Tu nezini, kas un kā. Pieņemsim, tev ir jākāds darba pienākums, bet tev iekšā ir tāds trauksme vai nemīrs. Un īstenībā, ja tu ej un dari tik un tā to, tad beigās tu piedzīvosi nepatīšanas. Respektīvi, mums ir to citas sauc par jā vai nē. Īstenībā vārdu nav bijis, bet tu zini, vai tas ir pareizi vai tas ir nepareizi. Tu nevar vārdiem to pateikt, bet tev ir tāda nojauta, to var saukt par nojautu. Kad būs tā vai citādi, bet nav bijis konkrēti nodefinēta tāda skaidra vārda. Un šis ir tāds zemākais atklāsmes līmenis, viņš ir ļoti precīzs. Nākamais, kas jau ir viņa augstāks, ir klusā Dieva balss. Atcerieties, kā Elīja bēga no Dieva. Īstenībā nevis no Dieva, viņš bēga no draudiem, Jezebeles viltus pravietes draudiem, ka tā viņu nogalinās. Un šo lielo Dieva pravieti, viņš tiešām bija lielo Dieva pravietis, pārņem šausmas un bārās un šmuka. Viņš bija nostājot salā, un tur bija kad zemestrīce, kad pērkoni, visās ārēji ļoti tāds
atraktīvas lietas, bet Dievu tajā nebija. Tā bija vēsts par Dievu. Un tad nāc viņa klusā balss. Es jautāju, ka tu esi vēl? Tad viņi skaidroja, ka nav nevienas svētā šajā zemē, visi ir nogalināti, taču vienīgais palicis, un viņam tagad ir jāslēpjas un tā tālāk. Ja Dievs jautā, kur tu esi, tad ne tāpēc, ka viņš nezinātu, bet tu pats apjēgtu, kur tu tagad beidzot atbildies. Tā ir doma padomāt, visdrīzākais, ka tas ir, ka tu esi neesi pareizā vietā. Un tad, kad Dievs arī jautāja Ādamam, kur tu esi, un mēs to, ka Dievs nezinām. Kurvas brūmos Ādams paslēpties. Viņi nespēlēja paslēpties. Viņš paprasīja Ādamam, kur tu atbildies tagad. Kas ar tajā noticis. Tad klusā balss. Tad nākamais līmenis, ka tā, un te jau ir jau vārdi. Un nākamais līmenis ir iekšēji balss tevī, kas ir ļoti konkrēti, ļoti skaidri. Ka tu īstenībā varētu to pateikt tā saka tas kungs. Tā bieži vecās derības pravieši ir teikuši skaidri, vārds par vārdam precīzi, tas teikums ir, tas, ko Dievs, tā vēsts, ko Dievs pateic. Tad iekšēji balss. Tad, kā es jau teicu, tad pirmais bija zināšanas bez vārdiem. Vēl īstenībā pie zemiem līmeņiem ir iespēja sajūtas miesā. Tas kalpošanā man varbūt nav izteikti, bet kādiem, ka viņiem tur sāp, kaut kas sāp. Un lūdzu par cilvēku, viņam pēkšņi sirds sāp, tad vēl kaut kas sāp. Bet tas nav viņas sāps, viņš vienkārši jūt citu cilvēku sāpes. Un es ticu, ka es esmu dzirdējuši, ka kāds vai nu sludina pa televīzoru, un tad viņš saka, ka kāds tagad tiek dziedināts, viņam tur plaušas vai vēl kaut kādas lietas. Ļoti bieži tā ir sajūta. Ja var nekad auditorijas priekšā cilvēks, un pēkšņi viņš saka, šeit kādam ir, teiksim, sāp kreisais celis. Un kā viņš to zina? Viņam sāpēt kreisais celis. Caur šīm sajūtām. Un šīs sajūtas pravietisks, varbūt visas sajūtas, jūs zināt, 5 man jau vakar. 5 šīs sajūtas. Redzi, dzirde, loža, tauste, garša. Un pravietisks, visas šīs arī var būt. Tev būt pravietiska garša. Zināms, pravietisks smaržas noteikti. Kādreiz tu jūti, tu lūdzu, tu jūti alkoholu. Kaut kad cilvēkam nav ne pokas, nekas, bet tu jūti šausmīgi teiksim, alkoholu smaku. Kaut kad no viņa nesmako, bet viņš nav no rīta liturijas izdarījuši degvību. Saprot? Vai kaut kādā citā veidā pēkšņi tu kaut ko, cilvēks ienāk iekšā un tu redzi. Un tu redzi, tev gara nevis, ka tu redzi vīzijas vai kaut kāds reņģeris, bet tu šo cilvēku, tu redzi pēc citādāk, tev ir garīgi redzi, gluži tāpat var būt. Ja? Un gluži tāpat pravietiskas emocijas. Un tas ir kā ļoti smalka lieta. Īstenībā tu vari pēkšņi uztrauk kādas emocijas, kas īstenībā no tavējas, kas ir kā citi cilvēki. Es kādreiz atpakaļ gāju kā cilvēku, vai par viņu, pie mācītājiem, pie citiem cilvēkiem, pie mācītājs gāju kā cilvēku, lai par viņu, tas ir ļoti liels bailes, bet tas nebija manējums. Tas bija tā cilvēka. Es tu arī jūs kaut kādas emocijas, kuras no tavējās, kuras tu, teiksim, kalpot citam cilvēkam, var uzsvērt emocijas, un galvenais nesajūt. Tas sāk no sevis, kaut kad dzīt ārā, vai vēl kaut ko, īstenībā tu padomā, ka tas nav par tevi, ka tev tagad iespēja būt kā citi.
tālāk ir redzēt, tie ir augstāk līmeni. Redzēt ir augstāk līmeni atklāsme. Jo kāpēc? Jo bilde viņa ir daudz informatīvāka. Ja kāds nodarbos ar datoru, tad teksts aizņem daudz mazāk vietas nekā bilde. Kāds varbūt saprot no datora vismaz. Ja? Bilde viņa ir daudz vairāk vietas aizņem no datora atmitā. Jo viņa ir daudz komplicētāka. Ja man tagad vajadzētu ar vārdiem aprakstīt to, kas šeit ka tik un tik cilvēks sēž, ir tā ir izkārtot, ir tādas gaismas, ir tāda temperatūra. Vienkārši vārdiem to aprakstīt, vajadzētu milzīgi daudz laika un rakst. Bet viena bilde, ja, teiksim, to, kas atrodas šeit, 1 sekunde atslēgt visu to milzīgo daudzumu ar informācijas. Tāpēc bilde, viņa vienmēr ir precīza. Un tie līmeņi arī sākās tā, ka arvien komplicētāk. Pie sākumā tas varbūt vienkārši tāds dipiņš. Kaut kas vienkārši bildīgi tā nomiršķinās. Kaut kas. Un pēc tam tur varbūt tās sērijas kaut kādas. Pēc tam tās video filmas arvien kļūst komplicētākas. Bet tas ir viss pie iekšā. Tad tur arī ir tāds izaugsmes iespējas. Nākamais līmenis ir ārēji redzēt, ka tā bilde vairāk nav iekšēji, bet tu viņu redzi. Atcerieties no Daniela grāmatā, kad roka rakstīja sīnes. To visi redzēja. Respektīvi, ārējas vīzijas, viņas ir ārējas. Viņi nav vairāk tev iekšā, ka tu redz bildes. Bet viņas ir ārējas. Neviens dažādās grāmatās, varbūt liecībās es dzirdēju, ka cilvēki ir redzējuši ārēji redzamas vīzijas. Tā jau ir daudz lielāka pakāpe. Nākamā ir transe. Cilvēks vienkārši ir kaut kur tur. Atcerieties, ka apostils Pēters apostolu darbos, viņš nokļuva tā kā transā, taču redzēt to bildi. Tad ir sapņi. Ir burtiski sapņi, ir simboliski sapņi, ir eņģelis, bet tas kungs sapņi. Sapņu tāda, kā to nosaukt, nozīmības pieaug. Es nezinu, vai tu esi to tā ievērojis, ka daudz vairāk informācijas par sapņiem tulkošanu parādās tieši Kristus miesā. Es internetā redzu, ka daudz vairāk parādās grāmatu un sāk iet par sapņiem. Jo tas ir sapņiem ļoti svarīgi, man ļoti patīk. Es kādreiz neredzēju sapņus. Kā jau bērnā sāk. Lielāko daļu es nesaprotu, bet tas ir iespēja izaugt. Jo zinu, ka vecāji redzēs sapņus. Un nevis to, ka apostolu darbos, ko Pēters saka, ka Dievs pēdējos laikos izdevies savu garu par visu miesu, jūsu bērni pravietos, jaunekļi redzēs vīzijas un vecāji redzēs sapņus. Ja zinu, bērni arī redz sapņus. Tur neiet par fiziskajiem vecumiem, tur par garīgiem vecumiem. Un par vecajiem, jo tā ir tā komplicētāka lieta, un tur ir vajadzīgi jau kāds garīgs briedums, lai saprastu šīs lietas un tajā darbotos. Tā ir augstāk līmeņi nekā pravietošana vienkārši. Kad es lūdzu par kādu, saku, Dievs vada tev, es redzu tev tā kā auglīgu roku vēl kaut ko tādu. Tad, kad tu tos sapni redzi, spējot saprast, tev ir augstāk garīgā līmeņa darbošanās. Tad, kad tu guli, un tu nesaistīts ar visām Dievas rūpēm, Dievs vairāk runās uz tevi.
Es apniši tagad negribu, tā ir ļoti milzīgs temats par sapņiem, bet tas ir ļoti nozīmīgi. Un es gaidu, kad kāda pacelīja man nav. Es pats teiksim, būtu interesēts par to vairāk, vienkārši man nav laika. Es domāju, gaidu, kāds cits tagad tā pieķersies, jo ir tik brīnišķīgi. Ārzemēs ir varbūt jūs dzirdējuši par tādām pravietiskām komandām, kur skaidro sapņus. Īpaši Amerikā tur ir kaut kādos sarīkojumos, New Age, visi tie darboņi, kuri skaidros sapņus un tam līdzīgas lietas. Tur ir kristieši, noliek savu galdiņu, viņi ziedoja dārzā, ja vienalga bērnu dārzā, apsēties pie galdiņa, uzliec uzrakstīt skaidros sapņus. Kad cilvēki rindās nāks klāt, tu varēsi viņu aizsniegt ar evaņģēliju, ar Dievu vēsti, izskaidrot viņu sapņus. Tas nav kristīgi, mēs tā neesam darījuši. Tā es brīžēju evaņģēlis veids cilvēki ar neticīgi redz sapņus, un viņi būtu ļoti sajūsmā, ka kāds varētu viņu būs izskaidrot. Un tas ir iespējams. Es gribu dzirdēt, ka tas būs šis tāds evaņģēlis veids, sapņu izskaidrošanu. Tāpat kā dziedināšanas ir visās šīs pravietiskās evaņģelizācijas, kad tu saņem atslēgi, redzēji kaut kāds vārds no Dieva, un tu ejam kalpā tādā veidā. Un viņš tāds pats veids arī sapņu izskaidrošanu. Dievs ir ārkārtīgi radošs un daudzveidīgs. Viņš tos evaņģelizācija ne tikai tad, kad tu dāvini dzīves kādam traktātījus un saka, vai Dievs šeit esmu dzirdējies, ka Dievs tev mīl. Protams, ka Dievs var liedot arī šo, bet ir arī citi daudz, varbūt atraktīvāk veidi. Un tad ir ceļošana garām, nākamais līmenis. Eņģeļu apmeklējums, tā kunga apmeklējums. Un tas viss ir Bībelē. Es tagad tā Bībeles studiju, kad mēs visu to rakstu vietas pieliku klāt. Es negribētu pārstot tādu Bībeles studiju. Es vienkārši jums dodu tāds iezīmes, ka tas mums viss pieder. Ne jau tādā ziņā, ka varbūt mēs visi varam vienādi visās tajās sfērās virzīties, bet Dieva komunikācijā mums ir ārkārtīgi radoši un dažādi. Tas, kas priekš mums ir, ka mēs varam viņa šo komunikācijas veidu ar mums apgūt un iemācīties. Par to, kas ir pravietošana. Ja? Es nosaucu to definīciju, ka tā ir atklāsme un šīs atklāsmes nodošana cilvēkiem, bet pravietošana ir dažādi šīs šaudas. Un faktiski vecās derības pravieši sauc par redzētājiem, ja gaišētiem. Elija sauc par gaišētiem, Samuēlu. Tad cilvēki, kuri redz nākotni, kuri redz garīgajā pasaulē. Mums kā jaunās derības tiek mācīti, ka tas ir tāda celšana, pamudināšana, stiprināšana. Dievs tev mīl, viņam liels plāns priekš tevis, un viņa roka ir ar tevi, ej droši, tas kungs ir ar tevi. Tas, protams, arī ir pravietoties. Varbūt negluži tā, kā es tagad pateicu, Dieva vēsti priekš tevis varbūt tieši tādu, un daudzos mirkļos viņu var tevi stiprināt, celt, bet viņa var būt, protams, daudz konkrētāka. Un tas ir jau vairāk konkrētības un labāk, jo tā ir spēcīgāka vēsts. Bet
esmu pārliecināts, ka pravietojums ne tikai var celt, pamudināt un stiprināt, bet tur ir tās šķautnes, višķi vairāk. Un viņi varbūt arī konfrontējuši. Un viņi varbūt tādi pareģojuši, izskaidrojuši, norādoši un pamudinoši. Kāpēc tiek mācīts, ka jaunās derības pravieši tikai ceļu pamudina un stiprina? Tāpēc, ka es ticu, ka ja mēs savā starpā šeit to daram, vai vienalga mājās, vai draudzē, vai vēl kaut ko, tad tas mērķis galvenais ir tieši šis celt, pamudināt un stiprināt. Un faktiski, ja atnāk kaut kāds atmaskojušs vārds, tad īstenībā tam vārdam būtu jābūt cilvēku, kuram ir autoritāte, kurš tevi mīl un kurš ir pilns ar Jēzu. Un faktiski šīs kalpošanas pamatā ir mīlestība, gan uz Dievu, gan uz cilvēkiem. Varbūt tāds viedoklis, ka vecās derības pravieši tie bija tādi tusmīgi onkuļi, kur nāca ar radījumu pirkstu un teica, Dievs sods nāk par visiem jums briesmīgajiem, elddievīgajiem, bezdieviem, bet īstenībā vecās derības Dievs nav cits Dievs, un jaunās derības Dievs nav cits Dievs, Dievs tevi bezgalīgi tevi mīl. Un visu pravietošanu mērķis tiešām parādīt Dievu gribu tavā dzīvē, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un viņš nāk tevi atmaskot, viņš nāk tikai tāpēc, lai tevi izvēlētu. Nevis, lai tevi nosodītu un aizdzītu tevi zēli, bet tāpēc, lai tevi izrādītu un nepareizām lietām un lai parādītu to, kas ir Dievu priekš tevis. Kāds ir Dievu plāns priekš tevis, tas vienmēr ir labs. Un pravieciskās kalpošanas pat tā būtība tiešām mīlestība. Mīlestības cilvēku. Vispravietiskākais vārds ir Dievstība. Tikai ar tādu sirdi tiešām kalpot cilvēkiem. Jebkuras kalpošanas pamatā ir raksturs, ir tavs sirds, pravietiskā vai īpašā. Mēs mazliet tā vairāk pārvēstot pravietiskām lietām, bet Dieva dzirdēšana, staigāšana ar viņu ir ne tikai, ka tev ir tāda pravietiska kalpošana, bet vienkārši attiecības ar Dievu. Mēs visi varam pravietot. Bet ne visi ir pravieši. Ja, tad ir šī, teiksim, tāda kalpošanas līmeņa. Mēs visi varam pravietot par sevi, par citiem cilvēkiem. Bet ir cilvēki, kuri staigā pravietiskajās dāvanas, pravietiskās svaidībā. Tas ir mazliet augstāks līmenis. Tie cilvēki jau Dievs mēs lietu šādu kalpošanu. Un nākamais līmenis, ka viņi ir pravieši. Ka viņi Dievu nozīmēti, ka viņi ir ordinēti. Es nevienmēr ir tāds, ka mums uzliek rokas, bet ka tā ir Dievu ordinācija. Ka viņš ir, ka viņš ir dāvana Kristus miesai kā pravietis. Nevis, ka tikai kalpo kā pravietiskās kalpošanās. Un es zinu, ka ļoti daudz cilvēki, kuri Dievs lieto ļoti spēcīgi ar pravietiskām dāvanām, viņi neuzdrošina sev saukt praviešanu. Kā Džons Pauls Džeksons ir daudz, viņi nesaucījuši. Mēs kalpot pravietiskajās dāvanās. Dievs, ka lieto pravietiski. Un tas interesantākais un varbūt viens no izaicinošākajiem momentiem. Priekš manis, priekš tevis, kas jau pēc iesnāk drīz. Un pirms viņš atnāca, mums jau vajag darboties visā tajā bildumā, ko Dievs mums ir paredzējis. Un šis ir laiks, kad
vēl ir laiks, kad mēs tajā vēl ejam tikai iekšā. Jēzus teica, ka mazākais Dieva valstībā ir lielākais nekā vecajā derībā. Mēs visi esam dzirdējuši par tādiem lieliem Dievu praviešiem kā Samuēls, Elija, Elīsa, Daniels. Bet Jēzus saka, ka jaunajā derībā tām lietām jābūt daudz augstākā līmenī, ka mazākais ir lielāks nekā par viņiem. Mēs šobrīd tādus nezinām. Par tie cilvēki, kuri ļoti spēcīgi kalpo. Iedomājies mācītājs, kuram problēmas visādas. Var iedomāties, ka arī mācītājiem mēdz būt kādas problēmas. Viņam sagājas visu daudz grīstē, ka viņš meklē palīdzību pie cilvēku, kurš ir augstā pravietiskā kalpošanā. Viņš dabū telefonu, caur kādiem paziņām un tuviem cilvēkiem. Viņš piezvan. Un viņš nepaspēja pateikt, kas zvan un kāda ir problēma, ko varbūt Dievs saka tam cilvēkam. Kad viņš jau skaidri, precīzi vārdu saņem no Dieva. Tas otrā galā pasaka, man kungs teica, lai es tev pasaku to. Vēl pirms viņš viņu piezvanīja, Dievs jau pateica, tev piezvanīs tas un tas, pasaka viņam to. Cilvēki, kur, teiksim, valsts līmenī zina, ka ir liela kaut kāda organizētās noziedzības kaut kāda plāns, un viņš piezvan attiecīgām iestādēm, pasaka, kas notiks. Es zinu konkrētu gadījumu, tas nebija Latvijā, bet pēc tam pie viņa brauc tie onkuri un teica, no kurienes viņi zina. Es saku, man ir tā. Tie, kas brauc biezās mašīnās. Viņi saka, mums tā plāna vajadzīga, tu kalpos mums. Es zānis neesmu kaut ko sapratuši, es kalpoju tikai Dievu. Un Dievs saka, ka šīs lietas, ne tikai pravietiskā ziņā, bet viss veida kalpošanas. Dievs grib redzēt pavisam citā līmenī. Tas ir tev un man. Ir šeit stāsti, kad mums gudras lietas stāsta, kurām es ticu. Tad tas ir tev un man. Vēl viena tāda lieta, kas attur kristiešus no daudzām lietām, viņi domā, ka to nevar iemācīties. Ja tu esi vienalga kaut kādā kalpošanā, tas ir tā. Tā kā Jeremija. Pirms man pie viņiem, man jau bija plāns priekšā. Tas mums visiem. Vēstule Efeziešiem teiks, pirms pasaule radās, Dievs jau tev izredzējis. Pirms viņš radīja šo zemeslopu, viņam bija plāns priekš tavas un manas dzīves. To, ka tu piedzirdi, viņam nebija nekāda vienāšana. Viņam plāns priekš tavas dzīves. Viņš jau tev izredzējis. Viņš aicinās ar visu, ka tu esi šeit atnācis, ka tu esi izredzēts. Ko atšķirās izredzēt no aicinātāja? Izredzēt jāatnāk. Aicinātie tikai dzird aicinājumu, bet viņiem citas lietas. Viņi atnāk. Tie, kur atnāk, tie izredzēt, viņi ir atnākuši. Ne ar ko viņi nav labāk. Viņi vienkārši ir atnākuši. Aicinātie palikuši tajās savās lietās. Un šīs lietas var iemācīties. Un es to, ka mēs te klasīsim grāmatas, tas arī ir viens no tādas sastāvdaļām ir. Kad Jēzus teica, kas lūdz, tas dabū, kas meklē, tam atver. Kas meklē, tas atrod, kas klauzē, tam atver. Lūks evaņģēlijā, jums tā nogalina. Rakstīts. Ja jūs ļaunu ūdeni, lūdzat, es nosīšu to rakstīt, tad lūks evaņģēlijā tā nogalina. Un 9. panta.
Es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē, atrod, un kas klauvē, tam atvērts. Kur būtu kāds tēvs jūsu starpā, kas dod savam dēlam čūsku, kad tas lūdz tam zini, jeb skorpionu, kad tas lūdz olu, ja no jūs ļauni būdami, zināt, dod saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tie teica, ka mūsu debestāvs dos garu saviem bērniem, kas viņu meklē. Cilvēkā viens no šķēršļiem, kas attur mūs no lielām Dievu lietām, ja Dievs gribēs, tad viņš man iedos. Kādā tradicionālā draudzē loceklis, mēs ticēju daudzām lietām no Bībelē, par šiem rītumiem, dziedināšanām, kam līdzīgām lietām, bet man tā nostājuma arī bija tāda. Ja Dievs gribēs, viņš arī varēs ar kaut ko iekļūt, tad es tajā staigājuši. Bet Dievs jau grib. Nav jautājums, vai viņš grib. Jautājums, cik daudz tu gribi. Un mums liekas, ja tev iedod kādu dāvanu, kādu kalpošanu, dziedināšanas vai pravietošanas vai jebkurā citā sfērā, tad viņš tev iedod uzreiz, visi pilnīgi un skaidrs tā nav. Jebkurš talants, dabīgais vai kāds, viņu pie tā ir milzīgi jāstrādā. Ja kāds nodarbos ar mūziku vai vienalga, viņš zina, ka nemitīgi ar to jāstrādā, jāvingrinās, lai tu varētu ar to virzīties. Tad, kad Dievs izraēliešiem teica, es jums dodu šo zemi, kur 5 mežus stāv, kā jūs domājat? Viņiem eņģeļi atnesis paplātus to zemi un iedeva visi tās lietas. Viņam bija jāiet tajā un ar zobeniem jāatcīnās, jāiet tās pilsētas, jāuzvar tie milži. Gluži tāpat visas lietas pie apsolījums dot priekš tevis. Tev jāņem savus zobenus, jāceļās augšā, ceļies to apskatīt un jāpaņem. Citādā veidā tas nenotiek. Tas nekad nav noticis citādā veidā. Protams, mēs zinām daudz brīnišķīgas liecības, ka kāds neko par to nav licies, nes zins, pēkšņi iet un viņam uzkrīt tāds svētības un vēl kaut kas un tagad viņam viņš ir milzīgā līmenī pacēlis. Tie, kas ir kalpojuši tādā ļoti redzamā veidā, ļoti lielā svētījumā, viņi ir ilgi stāvējuši Dievu priekšā un prasījuši to. Džons Grehams veids 9 gadus, prasot tas kungs viņu kristīt svētā gara uguni. Viņš mācīja par dziedināšanu un vēl 9 kalpoja dziedināšanu. Par to laiku te prasīja gadiem, lai Dievs viņu kristīt ugunī, lai tās lietas notiek pavisam savādākā līmenī. Lūdziet, un mēs saņemsim. Un šīs lietas viss ir augušas. Vēstulē Ebrejiem 5. nodaļā, saimiem tādām rakstvietām, kas ļoti zīmīgi, 5. nodaļa, pēdējais pāns 14. Bet pilngadīgiem pienāks cieta barība tiem, kas ir piedzīvojumi un kam prāta vingrināt izšķirt un ļauna. Man tas vecais tulkojums šeit līdzi, kam prāta vingrināt. Tur neiet runa par prātiem, tur iet runas par tavām maņām, par tavām sajūtām, ka tu šajās lietās esi vingrinājies, ka tu saproti šajās garīgās lietas. Ka tu tiecies pilngadīgie, viņi ir auguši tajā. Un aug tikai tad, kad tu tajā staigā. Ja tu nedari, nedzīvo ar to, tev tas nekad nepieaugs. Zini, es spēlēju ģitāru. Negluži kā Keki, zini, tāds brālis Stils Keki, var internetā paskatīties, kā viņš spēlē ģitāru. Negluži tā kā viņš, jā.
Es spēlēju tā, kā es spēlēju 30 gadus atpakaļ. To pašu, ko es varēju nospēlēt, tad es varu nospēlēt tagad un neko vairāk. Jo es citādi paņemu rokās reizi pusgadā. Un arī mazliet, varbūt citreiz gadiem nepaņemu rokās. Es neko nesaudzes. Kā es tur dažas dziesmas zināju, dažas akordus zinu, dažas kaut ko var nospēlēt, es nemāku neko labāk. Zini, kāpēc? Es neesmu, es nespēlēju to, es nevaru to. Un tā ir visām lietām, to patritēja pašām. Un tie ir vēl, ka tu nevar tajā, ka tas ir tieši izredzēties. Tu esi izredzēties. Meklē, sauc, klaudzini, lūdz. Es nolastīšu. Vienu rakstu vietu vēl. No Salmām pamācībām. Salmām pamācības 8. nodaļa. Salmām pamācības 2. nodaļa. Mans dēls, ka tu nopietni uzklausīsies manus vārdus un glabās sevī manu mācību par to, lai tavu ausis uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērš tai savu sirdi, un pie tam tā, ka tu ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos, ka tu meklētu to kā sudrabu un klaužinātu pēc tā kā pēc apslēptām mantām, tad tu sapratīsi bīdi tā kunga priekšā un iegūsi Dievu atzīmi, jo tas kungs piešķir gudrību un no viņa mutes nāk atzina un izpratne. Tas ir no visas sirds piecas un meklēs. Tur ir par gudrību, tas ir par visām lietām. Ja tu gribi būt slavētais, ka no visas sirds, tu pēc to sauc kāros, tu meklēs, tad Dievs tev to visu iedos. Tad viņš tev iedos tos apsolījumus, tad viņš tev iedos pilsētas. Ja tu spēlēsi ģitāru tā kā es, pēc 20 gadiem būs turpat, kur tu esi, tad te par jebkuru vienu lietu, ja tu pēc tās sauc un meklējas klaudzinās, Dievs tev to noteikti iedos, bet tev vajag tam atdot visu. Visas lietas maksā cenu. Tā žēlstības dāvana, bet tev ir jāmaksā cenu. Pilksim. Es ticu, ka tev noderīgi. Tālākos labāk. Es tev pielūdzu. Paldies tev, kungs. Ka tu esi mums dāvājis tik daudz brīnišķīgas lietas. Un viss debesis svētīts ir mūsu rīcībā. Paldies, Dievs. Ka tu esi mums devis savu garu, tādu pašu augšām celšanās garu, kā tu Jēzus Kristus uzmodināji no miroņiem un sēdināt pie savas labās rokas debesīs. Mēs tev pielūdzam un slavējam tev, Tēvs. Paldies tev, kungs, ka mēs esam tādi paši, kungs, ka tu esi mums devis to pašu garu, ko Jēzus. Paldies tev. Paldies tev, kungs. Paldies tev, kungs, ka mēs varam pielūgt un slavēt, ka tev tik daudz labas lietas priekš mums, Tēvs, un mēs negribam staigāt trūkumā un nabadzībā, kungs, un samierināties tikai ar druskām, tas nokrīt no galva. Paldies tev, Tēvs, ka tu mums dod savu bērnu mājas, mēs varam sēdēt pie tavu galvu, kungs, un baudīt visu, ko tu mums dod bagātību, Tēvs, paldies tev. Paldies tev, kungs, ka viss, kas pieder tev, pieder arī mums, kungs. Māc mums to satvert, mums lietot, staigāt, tev par godu, kungs, mēs tev pateicamies, Tēvs. Paldies tev, kungs, mēs lūdzu atraisties šīs lietas, kungs. Atraisi mūsu vidū, kungs, mēs gribam to, Tēvs. Mēs kārojamies, mēs neapmierinamies tikai ar to, kas mēs pateicamies, kungs. Un lielākais, ko tas mums jau iedevis, mums jau ir mūžīgā dzīvība, svāka ticības grāmatā, kungs. Tad mēs tev pateicamies, mēs gribam vairāk, mēs gribam kārot, un mēs gribam redzēt, kā miroņi ceļās augšā, kungs. Kā tūkstoši tiek glābti un dzīvi
mēs gribam staigāt tevī, kungs, mēs gribam dzirdēt tavu balsi, kungs, par visu vienmēr būt tavās rokās, tevi, vienmēr būt tavā tūmā. Paldies, ka mēs varam ieiet tajā, kungs. Paldies, tev, kungs. Paldies, tev, kungs. Paldies, ka tu gribi mums to dot, kungs. Paldies, ka katram no mums ir īpašs dāvans, īpašs spējas, īpašs aicinājums. Paldies, ka mēs esam tev vajadzīgi. Paldies, ka mēs Jēzus Kristus vārdā lūdzu, Tēvs, atraisi mums. Atraisi visu to bagātību, ko mums katram ir paredzējis Jēzu Kristu. Paldies tev, kungs. Lai mēs varētu dot tiem, kuriem nav. Lai mēs varētu pabarot tūkstošus, kungs. Halleluja. Mēs dodam tās mazās lietiņas, kas mums ir. Varbūt tikai 5 maizes un 2 zīmes. Mēs lūdzam lietot to, kas mums ir jau, kungs, lai svētīgi būtu daudziem Dievs. Halleluja. Mēs lūdzam Tēvs. Aptēp mums, kungs. Stiprini mums vārdu Dievs. Dod mums savu spēku mūdīgi, lai mēs neatkārtos, lai mēs neapvieninātos ar viduvējām tikai lietām. Mēs gribam, kungs, nevis savu vārdu dēļ. Mēs nemeklējam, ka mūsu vārdi ir milzīgās kalpošanas trās. Mēs lūdzam, kungs, lai cilvēki tevi nākties. Sagatavo mūs visam šim laikam, kurā mēs ieejamies. Mēs lūdzam, ka mūsu zemi glābtu Tēvs Jēzus Kristus vārdā. Mēs gribam redzēt pārmainītu zemi, kungs, ka cilvēciski mums nav īpaši daudz cerību, kungs, bet tu spēj visu pārmainīt. Mēs nezinām kā. Dievs, mēs lūdzam Tev šeit. Mēs lūdzam vārdu mums katram, mēs lūdzam vārdu mūsu zemē, mūsu valdībai, kungs. Mēs lūdzam vārdu mūsu draudzē, kungs, celt savu draudzi, savu Kristus miesu, kungs. Jebkuras denominācijas, jebkuras draudzes, kungs, vieno savu miesu, Dievs, savā svētumā, savā spēkā un svaidījumā, kungs. Lai pasauli redzētu, ka Tu staigā mūsu vidū, kungs. Ka mēs neesam tikai grāmatu lasītāji, kungs, un solos sēdētāji, Dievs, bet ka Tu esi mūsu vidū, kungs. Mēs pateicamies, ka Tev nav tikai vārdi, Dievs. Mēs ticam, kungs, ka tas pieder mums. Mēs lūdzam Dievs, Tēvs. Halleluja. Lai tas notiek. Lai tas notiek. Svētīt vienus nesam. Tēvs. Slāvu Tev, Dievs. Paldies Tev. Paldies Tev, Paldies. Paldies Tev, Paldies. Halleluja. Halleluja. To svētīt mums, Jēzus Kristus vārdā.